šausmīgi gribu šo izteikt, savas eksistenciālās bailes, jo viņas ir patiesas, jā. Visos laikos, sākot no viduslaikiem, ir eksistējuši kristieši un kristiešu kopienas, jā, agrāk tas bija vispār pienākums ticēt Dievam, un ja tu viņam neticēji, un ja tu biji kaut nedaudz savādāks no vairākuma, tevi dedzināja uz sārta, kas to darīja? Kristieši. Tāpēc kristieši jau no vēstures ir visnežēlīgākie vispār cilvēki un cilvēku kopiena. Un tieši šie cilvēki, kas tic Dievam un skaita pātavus un māca, kā jādzīvo. Es pēc tam vēl ko interesantāku, vēl ko vairāk pateikšu šajā video, ja drīz, jā, bet es gribu vienkārši izteikt šito punktu, jā, ka tieši šie cilvēki ir visnežēlīgākie un viņi ir nenormāli sodoši, viņi ir nenormāli punktuāli, skrupulozi, un viņiem ir reāli ļoti nestabila emocionālā vispār līdzsvarotība, un viņiem ir ļoti dīvains temperaments, ļoti savās, tā kā, nopietni, kad es atrodos blakus kristieti, man fucking biedē tas cilvēks, tas ir tā kā viduslaiku pēckājējs, jā, kas agrāk bija dedzinājis cilvēkus uz sārta, un viņi radinieki bija to darījuši, un tāpēc viņiem ir izstrādājusies tāda ļoti dīvaina vispār emocionāla reakcija uz lietām, un tā kā viņiem ir, ķipa, tas punkts lūzumā, jā, ja tu viņus, piemēram, nokaitina, vai ja tu viņus, kaut kā sāc viņiem kaut ko nepatīkam atgādināt, vai viņiem kaut ko nepatīkam izjust, viņi kā norājās no ķēdes, viņiem sākās reāli histērija. Tā kā man ir reāli bijusi radniece, kas ir bijusi sektā, un viņa absolūti emocionāli nestabila, tā kā viņa reāli bija histēriskas vispār lēkmes, un viņa reāli bija mentāli garīgas problēmas. Un invaliditāte, jā. Piemēram, es biju arī pestīšanas armijā centrā, un tur tā kā tā vadītāja, jā, viņi ir reāli tik dīvaini, un tā kā es runāju viņu pa telefonu, es viņai jautāju, vai jums tur ir pieejama duša, viņa saka, ka šī ir baznīca, jā, bet viņa tā kā to saka tik šausmīgi nokaitni. Pat reālās veselīgās cilvēku dusmās, jā, bet tādās tā kā tādas reāli histēriskās, un pat tādās īpatnējās dusmās. Un vēl, ko es vēlos pateikt par šiem cilvēkiem, jā, viņi ir visnežēlīgākie. Bet viņiem ir reāli tik dīvains temperaments, tā kā ticēt Dievam, tā ir kaut kāda atsevišķa emocija un darbība no visa vispār emociju klāsta, tā kā bāžu emociju cilvēka un domu, tā kā un rīcību, jā, tas ir kā kaut kāds atsevišķs kontingents, jā, smadzeņu daļā, jo viņiem ir tik ļoti īpatnēja ne dzīves uztvere, ja ne jau tas, ka viņi lasa bībeli, bet tā kā, tas runas veids, jā, un viņi man fucking biedē, tā kā es reāli tikko apskatījos video latviešu kaut kādiem kristiešiem, jā, kur aicina tur ciemos cilvēkus, jā, un tā kā viņi, es nezinu, man ir reāli baili palika vienkārši, tāpēc, ka es nevaru, tā kā, tie ir tik šausmīgi dīvaini cilvēki, es vienkārši negribu ticēt tam, ka miljards no pasaules tic Dievam, ka tā kā miljards ir kristieši no pasaules, nevar būt tik daudz tālpajam uz zemes. Es zinu, ka arī ļoti daudz ateistu, jā, ir ļoti daudz cilvēki, kas dalās ar manu viedokli, un mans tēvs, jā, kas bija narcis un emocionāli varmāka, viņš arī ir ateists, jā, bet es personīgi arī esmu ateiste, lai gan es baigi neizsaku to katru dienu, piemēram, kā tu darītu tur tēvs mans vai tam līdzīgi, jā, bet es jums godīgi no sirds saku, kā šie cilvēki mani biedē, un man ir fizisks diskomforts uz viņiem skatīties, viņiem būt blakām, jo viņiem ir ļoti, viņi ir ļoti dīvaini, viņi ir reāli tādi pajoliņi ļoti dīvaini. Tā kā ateismus uz priekšu, rokenrols, seks un alkohols un narkotikas uz priekšu.